bija kails un vēju aplaus koks. Es lapots vītenis ar ziliem ziedu zvaniem. Pie stumbra rētainā, kas smalkām stīgām plok. Nu pilni tavi zari ziediem maniem. Labi, jūs uztrauksies? Jā, nedaudz. Jā. Tev tagad būtu ar kliekšanu mūs jāpierunā, lai tev paņem šovā. Kā tu to darīsi? Aha, ar kliekšanu, ja? Jā. Paņemiet mani šovā! Nē, mēģini dabūt uz leju balsu un tā kliek. Uz leju? Nu jā. Paņemiet mani šovā! Apmēram tādā veidā. Nepārliecināji. Lūdzu, paņemiet mani šovā! Kāpēc? Neticu, tev neticu. Kāpēc? Jo? Paņemiet mani šovā! Vēl? Paņemiet mani šovā! Jautājums latviešu tautsdziesmu ātrā tempā. Kur tu teci, gailīti mans? Kur tu teci, gailīti mans? No rītīņa agrumā, no rītīņa. Jā, es esmu meitene Gunta. Ar oranžām zeķēm. Es domāju, ka neviens šajā ēkā šodien nav bijis ar oranžām veiksmes zeķēm. Tās ir manas laimes zeķes. Un, jā, es novēlu jums katram, lai tādas kādreiz dzīvē būtu. Labi. Aiziet dziedam. Labi. Nudūts ap tevi atkal bišu spiedz, un putni līgzdo zaļo lapu ēnā. Tu stāvu ražano pār upes dzelmi liedz, un spoguļojies dziļi vilni rānā. Tev liekas, kā tu salapojies pats. Pie kā tu vēlētos mācīties, ja tu tiec? Es ļoti vēlētos mācīties pie Kramiņa kunga. Kādēļ? Uzskatu, ka no viņa ļoti daudz ko var gūt, kā arī no abiem, no jums abiem. Taču, uzskatu, ka tā laikam būtu mana tā lielākā iespēja. Un, jā. Kā tu tiksi galā ar intrigām, kas nereti ir šādos šovos? Es domāju, ka ne jau būšu pirmais cilvēks, kuram ar to būs jāsaskars, un ja jau tik daudz ir tam visam izgājuši cauri un tikuši ar to galā, tad es domāju, ka es arī spētu. Vienkārši mēģinātu kaut kā neņemt vērā. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly with... Esmu Diana Raubiška. Un ar ko nodarbojies? Šobrīd strādāju uzņēmumā Statoil par klientu apkalpošanas speciālisti, tā to varētu nosaukt. Labi, tev ir kāda klientu apkalpošanas dziesma? Tādas vēl nav, bet... Nodziedi. Nāciet pie mums, mēs jums piedāvāsim labu servisu. Ļoti laba reklāma. Lācis super. Pie kur no pedagogiem tu vēlētos iet mācīties? Pie Kramiņa kunga. Kādēļ? Tāpēc, ka es domāju... Es pateikšu par pārējiem pedagogiem, un tāpēc, jo es domāju, ka Jolanta Gulbe vairāk tā kā uz džeiza pusi, un Dons, man liekas, jā, un manai balsī īsti varbūt tās nebūtu, jo man ir jāmācās nedaudz savaldīt, un elpas, un es gribētu drusciņi noņemt to vibrāto, kas man ir. Un tad vienkārši paļaujies to, ka man vairāk sirma matu, un tas ir skaidrs. Čalis gan ir baigais, čalī vai tev prāts? Vai tev prāts? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you to... Kāpēc tev šķiet, ka tu patiksi šovu skatītājiem? Tāpēc, ka es esmu atklāta, es tiešām visiem saku to, ko es domāju, jo es neesmu tāda, kas tur baigi pielien, tur, ziniet, kā tur visi darās. Labi, ne visi, bet, jūs sapratāt domu. Kā ienākt iekšā konkursants, kurš gribētu žūrijai pielīst? Var nospēlēt jums tādu joku?
Nu, es nezinu, viņš jums teica, cik jūs skaisti izskatāties tur. Tas nozīmē, ka nav. Nu, nē, es taču nezinu, vienkārši piemēram, es nezinu, kā lai to parādu tur. Vai kaut kā tā, jā. Young girl, don't cry. I'll be right here when your walls start to fall. Ok, reizīt roka pie sāniem. Labi. Young girl, don't cry. I'll be right here when your walls start to fall. Es rakstu savu mūziku, es tiešām gribu parādīt visiem kaut ko jaunu. Es esmu, kā lai pasaka, bērnībā mēs visi zinām, ka dzīve ir kā spēļu laukums, tikai tā, kad mēs izaugam, mēs to aizmirstam, un es to gribu tā kā parādīt visiem, ka mēs varam darīt kaut ko jaunu, kaut ko, kas vēl nav bijis, un ražot. Kas tieši tavā mūzikā ir tik jauns? Nē, es, piemēram, gribētu apvienot, piemēram, mūsdienīgu skatījumu ar veco skatījumu. Piemēram, tur man ļoti patīk čēles, kā skan, un, piemēram, pielikt kopā ar beatboxu. Tad tur vēl varētu būt džēza elementi. Man vienkārši viss ir ļoti galvā, man tikai vajag Ražot, jā. Putni galvā? Nav man putni galvā, viss kārtībā ar galvu, es ceru. Nē, ir, viss kārtībā. Ir putni? Mazliet ir jābūt. Nē, ir tā, ka tu ej pa ielu, piemēram, jums nav stress tā, ka tu vienkārši ej un tu lido, un pēc tam tāds, ko es tagad, kurš esmu? Jā. Labi. Labi, latviešu tautas dziesmu. Dzīvoši ilgi netik. Tautas dziesmu latviešu. Tā vai tad, nav? Nē, Zigmārs Stepiņš. Ok. Tumšā nakte zaļā zāle, laukā laidu kumeli. Pāvil, ar ko tu nodarbojies? Tagad esmu mūziķis. Tagad tu esi mūziķis, pirms tam tu biji kas? Masieris. Tu anketā ierakstīji, ka dziesmu, kas tevi raksturo, ir I'm sexy and I know it. Kā tieši šī dziesma tevi raksturo? Tu vienkārši tāds drājas ir. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Paldies. Klausies, tev ir dzimtā valoda, krievu valoda? Krievu valoda, jā. Nodzied vienu krievu tautas dziesmu. Tautas dziesma? Jā. Vienalga. Pirmoreiz redz, ka tu smaidi. Es vienmēr tev redzu tādu nopietnu un drūmu. Этот праздничный бит, совокупность орбит, все как надо играет. Жарю ультрамальвин и танцую один, остальные стесняются. Paldies, super, viss kārtībā. Pie kā tu vēl iet mācīties, ja tu spieti šovā? Pie kunga. Pie kunga, 2 kungi mums ir. Es vienkārši neceros vārdu. Jā, pie Kramiņkunga. Man vienīgo pa kungs. Man tā teica. Es nezināju, pie kura nāk. Jā. Un es anketā uzrakstīju, ka es nevaru sākt. Un tā jūs te lozējat. Mums jau to stāstīšu. Un jūs automatiski... Jā. Jūs automatiski kaut kā tā sanāca. Ejam. Nu jā, super. Viss kārtībā. Paldies, viss kārtībā. Un nevajag trešu dziesmu. Vārds uz vārds. Dārta Freipiča. Aiziet, Dārta. Ar ko nodarbojās? Pagaidām vēl neko.
Kā tu pelni naudu? Tādas nodarbošanās, kas man patīk, jā. Kur es strādāju. Saprot, ka tu nedzīvos planētas Zeme, jā? Jā, dažreiz jā. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Turning in circles, confusion is nothing new. Flashback to warm nights, almost left behind. Anketā tomēr rakstīja pie nodarbošanās, ka tev tā ir skaistumkopšana. Ja? Jā, man patīk lakot nagus, taisīt manikīru, kaut kas tāds. Kādā veidā tu to dari, varbūt tu to vari noilustrēt? Kā es to tieši daru, ja? Jā. Atnāk pie manas draudzens. Nē, kā tu jūties, tā varbūt arī izjūti? Izjūts? Jā, varbūt pirms, varbūt pēc. Man ir īstenībā ļoti dažādas izjūtas. Man patīk radoši izpausties, un tāpēc man patīk arī lakot tos nagus, jo es tur varu izpausties dažādas Linda Mežore. Sazatiku puisīti tiltiņa galā, visi mani kauliņi tīri tirpst, rairīdirā, rairīdirā. Visi mani kauliņi tīri tirpst, rairīdirā, rairīdirā. Visi mani kauliņi tīri tirpst. Kas ir tavs lielākais pluss, ar ko tu gribi ienākt šajā šovā? Kāpēc tev ir jāpaņem pārējiem? Es domāju, ka es spētu cilvēkus paņemt ar savu harizmu un ar savu pozitīvo attieksmi pret dzīvi un varbūt arī kādu iepriecināt. Tu anketē rakstīji, ka tavs mērķis mūzikā ir tikt fabrikā. Jā. Ko tālāk? Sākumā sākt ar to, ka ja es tikšu, un tad es noteikti fabrikas laikā sevi pilnveidošu muzikāli kā dziedātāju, un tad veidot savu solo karjeru, varbūt arī kādā grupā dziedāt. There are so many places, so many things to see, so many different faces, but baby, look at me. 'Cause hey boy, follow me if you wanna see the sky. Hey boy, follow me, baby, just you and I. Hey boy, follow me, I'll be your lucky guide. 'Cause when you walk, you cross my world and you'll be my guiding light. Ko tu esi gatava darīt, lai uzvarētu? Teiksim tā, ka tas, kas nepieciešams būs šova ietveros, to arī darīšu. Ja tev producenti liks 3 reizes kailai cauri visiem gaitiņiem skriet. Par kailu un atkārināšanos nezinu, bet, ja tas tiešām būs uzstāja, ka tas ir nepieciešams un tā, to vajag noskaidrot, bet, Izdari kaut ko tādu, parādi, pasaki, nokusties, lai tu mūs pārsteigtu un mēs tev paņemtu šovā. Labi. Mazā, es zinu, būsi mana. Ai, tikšu šovā, ai, kad tikšu šovā. Būšu es tāda un ceru patikšu visiem. Ai, kad tikšu šovā, ai, kad tikšu šovā. Paldies! Kristīna Šamars, numuriņš 39. Ir dzīvē iespēja mums katram, mēs varam visi, bet tikai jānotic, un es gribu būt tieši šajā šovā. Tev nav viegls uzdevums, jebkurā gadījumā. Tu esi sev piesaka kā dziedātāju, un tu arī nāc šovā iekšā. Ko tu esi gatava vispār darīt, ne tikai šovu ietvaros, lai tu nebūtu savas māsas sēna? Diemžēl. Nē, tā ir dzīves realitāte. Ko es būtu gatava darīt? Kas tev ko tev vajadzētu domāt? Man būtu savādāk, varbūt tam visam jāpieiet. Ne tā kā viņi varbūt. Bet es tā kā Nē, tava māsa bija ļoti spēcīga savā laikā šovā. Tur bija viss kārtībā. Es nezinu, es darītu visu, kas būtu jādara. Ko tu tagad dari? Klausu savai sirdī un esmu šeit. Vai tā tu atšķiries no māsas? Varbūt. Nanetsoha nanega mekineo mange oda sirvidžaba palero. Mārtiņš Puško. Esmu bankrotējis. Labi. Ar ko tu nodarbojies pirms tu bankrotēji? Vadīja karokas pasākums. Ak, tā. Visi tik šķīvi dziedāja, kad vairāk Pašam nācās dziedāt, ja?
Nu, arī jā, piespiedu kārtā. Nobankrotēji, tāpēc, ka cits šīm dziedāja, vai ka tu dziedāji šīm? Nē, ka citi šīm. Tad es tikai sapratu, ka pašam laikam vajadzēja dziedāt. Kad man maziņam krūtīs iedūrās asa sāpe, kā nezināms drauds. Māte teica, tas tikai tāpēc, dēliņ, kā audz. Tu anketā rakstīji pie pieredzes dziedāšanā, kā māku, tā mauju. Nu, tā arī ir. Vai tad nav jādzied? Nu, it kā ir jādzird, bet ja nesanāk, tas sanāk mau. Ko tu šeit dari? Mēģinu dziedāt. Sanāk? Tas jums lemt. Sanāk maut. These things called love, I must get round to it. These things called love, I must can't handle it. Aizmirsās var. I'm ready, crazy little thing called love. Ok, paldies. Jā. Ja tu būtu šovā, pie kā tu vēlētos pilnveidoties? Pie Edgara Krāmeņa kunga. Kādēļ? Nu, viņš izskatās vispieredzējušākais.